Kad pirmo reizi šis braucamrīks ieraudzīja autoindustrijas zvaigžņotās debesis, tas izraisīja lielu emociju vētru. Vieniem patika, vieniem nepatika, vieni steidza pirkt, otri šausminājās. Dāmas un kungi, jaunais Nissan Juke. Automobīls, uz kuras āniem ir uzrakstīts Juke. Un kā tas izrunājās pareizi, zina droši vien tikai japāņi, kuri šo automobīlu ražo. Kā jau viss šajā pasaulē, arī jaunais Nissan Juke ir jāpērk. Tāpat neviens to nedod. Un ja nu mums ir interesi par šo automobīlu, tad jārēķinās ar to, ka vienkāršākā izpildījumā cena sāksies no 23 800 un aizsniegsies, tā kā tas ir šajā gadījumā, līdz pat 34 600. Šis konkrētais Nissan Juke mūs interesē tāpēc, ka tas ir hibrīds. Nu, ja jūs gribat dīzeli, tad aizmirstiet, viņš ir pieejams vai nu benzīna un elektrības izpildījumā, tā kā tas ir šajā gadījumā. Un ko mēs te redzam? Mēs te redzam jauku, nelielu, skaistu 1,6 litru benzīna motoru un elektrisko sadaļu, kas kopā rada 143 zirgspēku jaudu. Ja mēs gribam ieskrieties tā ātrāk, tad jārēķinās, ka elektroniskais ierobežotājs ir nostādīts uz 166 km/h. Un ja vēl mūs interesē degvielas patēriņš, tad ražotājs ir pārliecināts, ka tie ar 5 litriem pietiks, nepietiek. Tie ir kaut kādi 7 litri. Un arī atkarīgs no tā, kur un kā mēs braucam. Ja mēs braucam vairāk ārpus pilsētas, tad jārēķinās, ka tas principā ir gluži parasts benzīna automobīls. Kas ir jaunā Nissan Juke pamata auditorija? Es teiktu, ka tas ir vienalga, kura dzimuma jaunieši, vienalga, kura vecuma jaukās dāmas, un principā jebkurš, kuram šis automobīls šķiet ērts. Jā, nu tāds ražains kungs šāda automobīla izstīsies droši vien amizanti, taču arī tie ir tikai mūsu pieņēmumi, jo patiesībā kraunesība šim automobīlim ir 375 kg. Tā kā, 3 tādi kā es te mierīgi var braukt bez bēdu. Un kas ir interesanti, tad mums visiem 3 tepat pietiktu vietas, un kā 4. mēs varētu iesēdināt mūsu operatoru, tādu kārnāku miesās. Bieži vien augumā mazākiem braucamrīkiem, ja tie vien nav no premium klases, pietrūks šādas tādas augstās tehnoloģijas. Te par to sūdzēties gan nevarētu, it īpaši, ja mēs runājam par gaismām. Šie te kolosālie lukturi ir pilnībā automātiski un nodrošina to, tālo un dienas gaitas spīdējumu jebkurā diennakts laikā, neapžilbinot nevienu citu, jo, ja mēs paveramies stāra diagrammā, tad pretīm braucējs tiek burtiski izgriezts no stāra, tātad nekādā veidā viņš nav apžilbināts, savukārt mēs ceļu redzam ideāli. Te vēl ir ceļu zīmju lasītājs, te ir ekstrēmās bremzēšanas sistēma, te ir, vārdu sakot, kā jau jebkurā modernā automobīlī, te ir daudz, un tas priecē. Šeit, kā jau hibrīda izpildījumā, ir automātiskās transmisijas kloķis, taču benzīna variācijā te varētu būt arī manuālā kārba, tātad štepselējamais kloķis. Vispārējais vairāk vai mazāk jaunajā Nissan Juke ir līdzīgs atkarībā no aprīkojuma līmeņa. Kas ir ļoti interesanti, tad šeit auduma materiāls ir virs instrumentu paneļa. Līdz ar to nekad un nekādos apstākļos šeit nekas neatspīdēs stīklā. Ja vien mēs to nenoviksēsim ar zābaksmēru, lai tas kļūtu spīdīgs, jācer, ka mēs tā nedarīsim. Vispārējais te, protams, ir ļoti ērts, ir kur uzlādēt telefonu, ir kur salikt krūzīti. Liels ekrāns, liels instrumentu panelis un apaļa stūri ar nošķautu apakšējo maliņu, lai nestrīķējās gar, gribēju teikt, svārku stērbelēm. Tā kā mēs pieņemam, ka šis varbūt tomēr vairāk būs daļā dzimuma transporta līdzeklis, bet jebkurā gadījumā labs automobīls. Un jūs jau ziniet, ka kā vienmēr es šādās reizēs saku, varbūt jums nevajag to lielo govi, ko jūs esat pieskatījuši, varbūt jums pilnīgi pietiek ar šādu izmēru automobīlu. Vēl jau vairāk, ka tas ir 17 cm no zemes, tātad pietiekami augsts. Un tas ir gana sportisks, ātrs ar 3 braukšanas režīmiem.
Padomājiet, un tikai tad sakiet, hop, jo izmēģināts automobīlis, tas ir labs automobīlis. Tad mums var būt savs personiskais viedoklis.